Labdien! Wow, kas pa auditorija un kas pa sapņa piepildījuma nokļūt uz lielā ekrāna vai vismaz viņa priekšā. Lūk, mamma, es tev teicu, vai ne? Jā, tā tad... Paldies visiem par brīnišķīgajām sarunām un prezentācijām un tiešām viens otru papildina un man pat nav ko teikt, ko te piebilst daudz. Ļoti, ļoti skaistas un foršas prezentācijas. Es esmu Matīs Štenerts, antropologs un arhitekts. Un pēdējā laikā es vairāk ar arhitektūras projektiem nodarbojos, bet ielu pētījumi ir viena lieta, kas man ir ļoti tuva un ko es esmu nodarbojies vairāk. Ja antropologam prasa, cik ilgu laiku tev vajag pētījumam, tad universitātē mums māca, pēc pusgada jūs sākat saprast, pēc gada jūs drīkstat sākt rakstīt, vai ne? Tas neder pilsētu plānošanā, tas neder mūsdienu laikmetā, tas neder uzņēmēju darbībā, tas šitajā ātrumā. Tas strādā varbūt akadēmijā kaut kur tālu prom. Un tādēļ es centos apvienot savā praksē ar arhitekta pieredzi un antropologu pieredzi ātru datu apkopošanu un reprezentēšanu un plašu tvērumu un tādu indikatīvu ātru nomērījumu kādam pasākumam, notikumam. Šis ir pētījuma prezentācija par, atcerieties kaut kad, man patīk, ka šitas Sarmas kungs stāstīja par senās Romas laiku, Mindaugs atgriezās uz dinozauru laiku, tad šitas bija pirms Covid laiks. Te bija tie trīs dienu pasākums, kad mēs slēdzām Rīgas ielas, lai pārbaudītu, paeksperimentētu un skatītos, kuras ielas strādā un darbojās labāk, ja viņas slēdz, un pēc tam Tērbets ielu mēs slēdzām uz vienu vasaru. Un man bija tas gods mērīt tos trīs dienu eksperimentus. Katrs eksperiments, ko es mērīju, ilga 2 dienas tieši. Tātad tas nav pusgada pētījums, tas ir vienkārši katras dienas eksperiments, es 2 dienas mērīju. Nedēļu pirms tajā pašā dienā un nedēļu tajā dienā, kad notika tas eksperiments. Kā viņi pārslēdz? Aha. Jā. Tā. Var otru varbūt tās vispirms. Jā, šito. Aha. Tas ir tā diena, es uzstādīju timelapse kameru tajā dienā uz Ģertrūdes ielas viena veikala jumta, kad tur vēl nebija tas eksperiments sācies. Man patīk timelapse, jo viņš dod tādu plašu pārskatu par to, kas notiek uz ielas un cik viņa intensīvi tiek izmantota. Un tad tajā pašā laikā es uzstādīju kameru arī tajā dienā, kad notika tās dienas eksperiments, 7. martā, var pārslēgt uz otru video. Tā ir tāda Ģertrūdes ielas ikdiena, Ģertrūdes Tērbetes stūris. Un šis ir tas pārskats, kā tas izskatījās tajā dienā, kad tur notika tas pasākums. Tā iela tika slēgta. Un tās ielas izmantošanas intensitāte ir acīm redzami daudz intensīvāk tajā ielā, bet cik, kā to izmērīt? Un kāds ir viņas ietekme uz pilsētu kopumā? Tad es sadalīju šo pētījumu trijās grupās. Es pievērsos cilvēku skaitīšanai, tad pievērsos uzņēmēju aptaujai, ļoti īsai ekspresa intervijai ar 3 jautājumiem. Kāpēc, vai jums bija jauni pasūtītāji, pircēji, vai jūsu ieņēmumi palielinājās, un vai jums bija jauni pirmreizējie pircēji. Un tad es mēģināju saprast, kāda ir satiksmes ietekme uz to pilsētas rajonu, jo tas ir lielākais arguments, kāpēc neslēgt tās ielas, vai ne, lai nedod Dievs, mēs neparalizētu pilsētu. Un tad Ģertrūdes ielas tas pētījuma rezultāti bija tādi no uzņēmējiem, ka vislabākie no 3 ielām salīdzinot Ģertrūdes, Tērbetes un Blaumaņa ielu pētījumu bija, ka vislabākie rādītāji uzņēmējiem, vispozitīvākās atsauksmes bija tieši no Ģertrūdes ielas, tur vislielākais bija tas apmeklētāju skaita pieaugums, vislielākais pirmreizējo apmeklētāju pieaugums un arī ienākums viņi reportēja tajā dienā, ka viņiem liekas, ka ir bijis vislabākais. Te bija tādi salīdzinošie grafiki, no kuriem varēja secināt, ka tas lielākais ieguvēju skaits bija tieši uzņēmējiem, kas nodarbojās ar tādiem come and grab, tādiem sīku preču tirgotājiem, un visneapmierinātākie bija uzņēmēji, kuri tirgo leduskapis un veļas mašīnas, jo viņiem nevarēja kāds atbraukt pakaļ. Jā.
tas arī tas kopējais apkopojums, tam jā, un arī tas luksus un dārgo preču tie tirgotāji nebija baigi apmierinātie, jo viņu tie džipu klientūri nespēja piebraukt pie tās tur frizētavām dārgām un apģērbu veikaliem un rotaslietu veikaliem. Nu jā, bet kā tad novērtēt to satiksmes ietekmi uz pilsētu, kā tas ietekmē, vai pilsētā rodās sastrēgumi vai nē, un viens variants ir salikt pa perimetru riņķītai ielai uz visiem krustojumiem cilvēku ar klikeri un skaitīt satiksmi, vai ne, vai skatīties, vai tur ir cik daudz iziet cauri tam šķērsgriezumam cilvēku. Un tas ir drausmīgi laikietilpīgi un cilvēku resursi ietilpīgi un sarežģīti un pēc tam liela apkopošana. Tas, ko mēs ar pilsētu cilvēkiem, aktīvistiem izdomājām, bet Google Street Maps rāda to heatmapu, kas ir, kāda ir satiksmes intensitāte uz katrā pilsētas rajonā. Mēs uztaisījām nelielu software 26 programmu garu kodu, 26 rindiņu garu kodu, kas ņēma screenshotu no Google Street Maps ik pa 5 minūtēm. Un tad es arī uztaisīju timelapsu, kas parādīja, kā izskatās tā Google Street Maps karte tajā dienā, kad pilsēta tika slēgta un nedēļu iepriekš. Un tieši Ģertrūdes ielas gadījumā tas rezultāts bija visnegatīvākais, jo tad uz Lāčplēša ielu bija ļoti liela ietekme. Jūs redzat, ka Lāčplēša iela bija principā sarkana tajā dienā, kad bija slēgta Ģertrūdes iela. Līdz ar to Ģertrūdes ielu slēdzot tiešām ir liela ietekme uz to, bet salīdzinājumā Blaumaņa ielu slēdzot ietekmes bija praktiski nekādas un Tērbets iela bija ļoti minimāla, bet uz Blaumaņa ielas bija mazāk tās pilsētvides varbūt nozīmes, tā centrāluma tai notikumam, tāpēc izvēlējās iespējams Tērbets ielu kā slēdzamo ielu vai atveramo ielu. Tā drīzāk. Nākamais ir dabūt kaut kādus kvantitatīvos datus, jo šitas viss ir tāda salīdzināšana, tāda mērīšana. Tas, ko mēs darījām, sadarbojos ar vienu uzņēmumu, kas mēra apmeklētāju skaitu izstādēs, lielveikalos un dažādos pasākumos. Mēs uzstādījām līderu radaru uz tās pašas mājas jumta, blakus manai timelapse kamerai, un skaitījām cilvēkus ar lāzerskaneri cauri dažādiem šķērsgriezumiem šam pašam krustojumam. Es jokplēc tur uzliku arī savu darba krēslu šitā augšā, lai paskatītos, cik cilvēki atnāca apsēsties manā krēslā. Un tad tie dažādie šķērsgriezumi cauri ielai arī tur ir redzami. Un šī ir tāda arī heatmap par to, kādos laikos mainījās iedzīvotāju skaits, apmeklētāju skaits šim krustojumam. Jā, tad tajā laikā no 1 līdz 2 tas bija visintensīvākais, un tad līdz 5 vakarā viņš lēnām tā kā izplēnēja. Šis bija tas smalkais grafiks, ko es viņam ielādēju iekšā. Nu jā, tie kopējie dati, ko tas lidera radars mums iedeva, ka 7. martā ielas krustojumam cauri izgāja 34,000 gājēju, vai 34,000 reižu cilvēki izgāja cauri, kamerai pagāja garām. Tie varēja būt vairākas reizes viens, un tas pats arī cilvēks. 29. februārī tas bija 12,000. Mums jau ir kaut kādi konkrēti, precīzi skaitļi ar cilvēkiem, kas ir izgājuši cauri. Mēs šos iedzīvotājus varam sadalīt tātad pa 2 dažādiem laikiem. 29. februārs un 7. marts, un te jau tā tabulē ļoti labi redzams, kurā dienā tad bija vairāk. Ne tikai tādā video, tādā timelapse novērojumā, bet jau tīri kvantitatīvi mēs redzam, ka jā, tur bija no 1 līdz 2 bija ap 6,000 cilvēku, kas izgāja cauri tam krustojumam tajā 1 stundā. Tad kopējais skaits pa virzieniem. Tā sistēma mums ļāva izmērīt, cik cilvēku izgāja cauri tiem šķērsgriezumiem, ko es tur biju uzzīmējis un arī apsēdās uz mana krēsla. Tā tad var redzēt, ka visintensīvākā pārvietošanās tad bija tajā laikā no 1 līdz 2, un visvairāk cilvēku gāja no Ģertrūdes uz Barona ielu tajā šķērsgriezumā pa dzelteno bultiņu. Tad plūsmas virziens abos virzienos bija apmēram līdzīgs. Drusciņu vairāk varbūt gāja uz Barona ielas pusi nekā uz otru. Vēl forši mums tā sistēma ļāva salīdzināt cilvēku demogrāfiju pa vecuma grupām. Tātad visvairāk bija 7. marta tajā dienā. Tas ir 7. marta eksperiments, jā. Un mums bija vairāk vīrieši nekā sievietes izgājuši cauri tam krustojumam. Tad mums bija
pa vecumu grupām sadalīts. Visvairāk bija 30 gadnieki un 40 gadnieki, kas apmeklēja pasākumu. Un šie jau ir ļoti vērtīgi dati dažādiem gan pilsētu plānotājiem, gan uzņēmējiem, gan pasākumu organizatoriem, gan arī mums pašiem saprast, kas tad ir tie, kas apmeklē mūs. Un tad man pašās beigās, pasākums beidzās, bija noskrējies, uzdevis daudz jautājumus, vācis kameras, vācis datus. Man gribējās uztaisīt vienu nepētījumu, tādu priekš sirds un priekš antropologiem. Un es gāju pa ielu, un man bija mans telefons rokās. Un domāju, kas liecina par to, ka pasākums ir izdevies? Tas, ka man ir tā sajūta, ka viņš ir izdevies, ka man ir kaut kādi cipari savākti, bet viena lieta, kas par to liecina, bija pārbāstas misenes ar kafijas krūzītēm. Tas, protams, nesmuki izskatās, bet tas ir patēriņš, tas ir tas, ko mēs gribējām, vai ne? Ar to var cīnīties un to var arī baudīt. Un paldies jums par uzmanību.